Iedomājieties, ka pastāv veids, kā mazināt sāpes bez medikamentiem. Iedomājieties pasauli, kurā jūs varat kontrolēt savas sāpes, nepaļaujoties uz tabletēm vai ķīmiskām vielām. Pasauli, kurā jūs varat atrast ilgstošu risinājumu, izmantojot dabiskas un senas metodes. Miljoniem cilvēku cieš no hroniskām sāpēm. Šīs sāpes ietekmē visus viņu dzīves aspektus, padarot ikdienas uzdevumus gandrīz neiespējamus. Vienkāršas darbības, piemēram, pastaigas, darbs un pat gulēšana, var kļūt par cīņu. Daudzi meklē medicīniskas alternatīvas. Viņi vēlas izvairīties no blakus parādībām un atkarības riska, kas saistīts ar tradicionāliem pretsāpju līdzekļiem. Viņi meklē risinājumus, kas novērš problēmas pamatcēloni, nevis tikai maskē simptomus. Akupunktūra piedāvā labi dokumentētu risinājumu. Šī senā dziedināšanas prakse, kuras saknes meklējamas tradicionālajā ķīniešu medicīnā, paredz smalku adatu izmantošanu, kas ievietotas noteiktos ķermeņa punktos. Tiek uzskatīts, ka tas palīdz atjaunot enerģijas līdzsvaru un veicina dabisko dziedināšanu. Tas ir dabisks un efektīvs veids, kā pārvaldīt sāpes. Pacienti bieži ziņo, ka jūtas mierīgi un atslābināti gan ārstēšanas laikā, gan pēc tās. Mierīgā akupunktūras kabineta vide vēl vairāk veicina šo relaksāciju. Akupunktūra var palīdzēt dažādu sāpīgu stāvokļu gadījumā. Neatkarīgi no tā, vai tās ir akūtas vai hroniskas sāpes, šo pieeju var pielāgot. Kvalificēts akupunktūras speciālists novērtēs jūsu vajadzības, lai nodrošinātu personalizētu ārstēšanas plānu. Tas ietver muguras sāpes, galvas sāpes un artrītu. Muguras sāpes, ko bieži izraisa nepareiza stāja vai traumas, var mazināt ar regulāru ārstēšanu. Arī migrēna un spriedzes galvas sāpes, kas var būt ļoti novājinošas, var ārstēt ar akupunktūru. Turklāt tā var mazināt locītavu sāpes, kas saistītas ar artrītu, uzlabojot mobilitāti un vispārējo dzīves kvalitāti. Tā var palīdzēt mazināt arī menstruāciju sāpes. Sievietes, kuras cieš no stiprām krampjveida sāpēm un diskomforta menstruāciju laikā, bieži vien atrod ievērojamu atvieglojumu, izmantojot šo praksi. Akupunktūra palīdz regulēt hormonus un mazināt iekaisumu, kas padara to par dabisku alternatīvu medikamentiem. Daudzi izvēlas akupunktūru tās dabiskās pieejas dēļ. Viņi var izjust spēju pārvaldīt sāpes, nepaļaujoties uz medikamentiem. Apmierinātu pacientu atsauksmes liecina, ka akupunktūra var mainīt dzīvi, piedāvājot jaunu skatījumu uz sāpju pārvaldību un vispārējo labsajūtu. Ar saknēm, kas meklējamas Ķīnā pirms vairāk nekā 250 gadiem, akupunktūra ir sena dziedināšanas sistēma, kas nodota no paudzes paudzē, kuras pirmsākumi meklējami seno ķīniešu imperatoru laikos. Senie ķīniešu medicīnas teksti, piemēram, Huangdi Neijing, jeb dzeltenā imperatora iekšējās medicīnas klasika, sniedz detalizētus aprakstus par akupunktūras punktiem un ķermeņa enerģijas meridiāniem. Tā ir būtiska tradicionālās ķīniešu medicīnas sastāvdaļa. TTM ietver ne tikai akupunktūru, bet arī citas prakses, piemēram, ārstniecības augu lietošanu, tuina masāžu un ķīniešu diētu. Šīs prakses darbojas kopā sinerģiski, lai uzturētu līdzsvaru un harmoniju ķermenī un prātā. TKM uzskata ķermeni par sarežģītu savstarpēji saistītu enerģijas sistēmu tīklu. Saskaņā ar šo filozofiju, dzīvības enerģija, jeb ci, plūst pa noteiktiem ceļiem, ko sauc par meridiāniem. Kad ci plūsma ir bloķēta vai nelīdzsvarota, tas var izraisīt slimības un sāpes. Akupunktūras mērķis ir atjaunot līdzsvaru un harmoniju šajā sistēmā. Ievietojot smalkas adatas noteiktos punktos, akupunktūras speciālisti var stimulēt ci plūsmu, mazināt sāpes un uzlabot ķermeņa funkcijas. Pacienti bieži ziņo, ka pēc ārstēšanas jūtas dziļi atslābināti un atjaunoti. Šī senā dziedināšanas prakse ir izturējusi laika pārbaudi. Gadsimtu gaitā akupunktūra ir attīstījusies, integrējot jaunas metodes un zināšanas, vienlaikus saglabājot savus pamatprincipus. Lai gan agrīnās akupunktūras formās tika izmantoti instrumenti, kas izgatavoti no akmeņiem, bambusa vai kauliem, mūsdienu adatas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Mūsdienās akupunktūra tiek praktizēta visā pasaulē, sākot ar modernām medicīnas iestādēm un beidzot ar slimnīcām un privātpraksēm. Akupunktūra ir atradusi savu vietu mūsdienu veselības aprūpes sistēmās. To izmanto, lai ārstētu plašu slimību klāstu, sākot no hroniskām sāpēm un gremošanas traucējumiem līdz pat stresam un trauksmei.
Tā ir ieguvusi atzinību no tādām organizācijām kā Pasaules veselības organizācija. PVO akupunktūras starptautiskā atzinība uzsver tās efektivitāti un terapeitisko vērtību. Zinātniskie pētījumi ir apstiprinājuši tās priekšrocības, un tā bieži tiek ieteikta kā papildu terapija kopā ar tradicionālo medicīnu. Cilvēki var novērtēt akupunktūru tās ilgās vēstures dēļ dziedināšanas jomā. Arvien vairāk cilvēku pievēršas šai praksei tās holistiskās pieejas un pozitīvās ietekmes uz veselību un vispārējo labsajūtu dēļ. Neatkarīgi no tā, vai tas ir sāpju mazināšana, miega uzlabošana vai vienkārši enerģijas līdzsvara uzturēšana, akupunktūrai joprojām ir nozīmīga loma daudzu cilvēku dzīvē visā pasaulē. Akupunktūra balstās uz Qi koncepciju, ko izrunā Qi. Qi ir dzīvības enerģija, jeb dzīvības spēks, kas plūst caur mūsu ķermeņiem. Šī enerģija plūst pa noteiktiem ceļiem, ko sauc par meridiāniem. Akupunktūras punkti atrodas gar šiem meridiāniem. Šo punktu stimulēšana var palīdzēt atjaunot Qi līdzsvaru un plūsmu. Tas palīdz mazināt sāpes un veicina ķermeņa dabiskos dziedināšanas procesus. Daudzi pētījumi apstiprina akupunktūras efektivitāti sāpju mazināšanā. Pētījumi liecina, ka akupunktūra var mazināt hroniskas sāpes, ieskaitot tādus stāvokļus kā muguras lejasdaļas sāpes, kakla sāpes un osteoartrīts. Akupunktūra darbojas, stimulējot endorfīnu izdalīšanos, kas ir ķermeņa dabiskie pretsāpju līdzekļi. Šie dabiskie pretsāpju līdzekļi var uzlabot dzīves kvalitāti. Iepazīstieties ar Sarmīti, dzīvespriecīgu 42 gadus vecu sievieti. Tomēr viņa saskārās ar ievērojamiem izaicinājumiem savā ikdienas dzīvē. Sarmīte daudzus gadus cieta no novājinošas migrēnas. Šīs migrēnas lēkmes bija tik smagas, ka bieži liedza viņai dzīvot normālu dzīvi. Viņa bija izmēģinājusi dažādus medikamentus, bet ar ierobežotiem panākumiem. Tradicionālās ārstēšanas metodes nebija sniegušas viņai tik ļoti kāroto risinājumu. Meklējot risinājumu, Sarmīte nolēma izmēģināt akupunktūru. Viņa bija dzirdējusi par šo seno ķīniešu dziedināšanas praksi, bet nekad nebija apsvērusi iespēju to izmēģināt pati. Pēc dažām akupunktūras seansām Sarmīte pamanīja ievērojamu migrēnas lēkmju biežuma un intensitātes samazinājumu. Bija tā, it kā šīs precīzi novietotās adatas būtu atbrīvojušas jaunu enerģiju viņas iekšienē. Visbeidzot, viņa spēja pārvaldīt savas sāpes, nepaļaujoties uz spēcīgiem medikamentiem. Šī jaunā pieeja ļāva viņai atgūt dzīves kvalitāti, par kuras zaudēšanu viņa bija samierinājusies. Iedvesmojoties no šīs pārveidojošās pieredzes, Sarmīte padarīja akupunktūru par neatņemamu savas labsajūtas prakses sastāvdaļu. Papildus regulārajām procedūrām, viņa sāka nodarboties ar jogu un meditāciju un atrada lielāku līdzsvaru starp ķermeni un prātu. Viņa arī izpētīja citus holistiskās veselības aspektus, lasot grāmatas par šo tēmu un apmeklējot labsajūtas seminārus. Akupunktūra bija pavērusi viņai durvis uz jaunu ceļu, uz veselīgāku un līdzsvarotāku dzīvesveidu. Šodien Sarmīte dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Viņa var baudīt laiku, ko pavada kopā ar draugiem un ģimeni, nebaidoties, ka migrēna izjauks viņas plānus. Viņa jūt lielāku saikni ar sevi un apkārtējo pasauli. Kad Sarmīte atskatās uz savu ceļojumu, viņa ir pateicīga par šo atklājumu, kas mainīs viņas dzīvi. Akupunktūra ne tikai mazināja viņas sāpes, bet arī pārveidoja visu viņas dzīvi. Viņa turpina dalīties savā pieredzē un cer iedvesmot citus izpētīt alternatīvus ceļus uz labsajūtu. Sarmītes stāsts ir liecība par akupunktūras spēku, kas maina dzīvi. Viņas ceļojums vēsta par cilvēka gara izturību un tiekšanos pēc labākiem risinājumiem veselīgākai un laimīgākai dzīvei. Vairāk nekā tikai sāpju mazināšana, holistiskas priekšrocības. Akupunktūra piedāvā virkni priekšrocību, kas sniedzas daudz tālāk par vienkāršu sāpju mazināšanu. Tā var palīdzēt mazināt stresu un trauksmi, kā arī uzlabot miega kvalitāti. Daudzi ziņo par vispārējas labsajūtas sajūtu pēc akupunktūras procedūras. Akupunktūra pievēršas gan fiziskajiem, gan emocionālajiem sāpju un slimību aspektiem, drošība un apsvērumi. Akupunktūra parasti ir droša, ja to veids kvalificēts speciālists. Tiek izmantotas sterilas, vienreizējas lietošanas adatas, lai novērstu infekcijas. Blakus parādības parasti ir vieglas.
Pirms akupunktūras kursa uzsākšanas ir svarīgi konsultēties ar ārstu, īpaši, ja jums ir kādas esošas veselības problēmas. Kvalificēta speciālista atrašana. Lai gūtu maksimālu labumu no akupunktūras procedūras, ir svarīgi atrast kvalificētu un pieredzējušu speciālistu. Meklējiet licencētu akupunktūras speciālistu savā apkārtnē. Lūdziet ieteikumus draugiem, ģimenes locekļiem vai savam ārstam. Pareizā speciālista atrašana ir ļoti svarīga jūsu veselībai un labsajūtai. Pieņemiet dzīvi ar mazāk sāpēm. Akupunktūra piedāvā dabisku un efektīvu veidu, kā pārvaldīt sāpes. Tā var mazināt sāpes, mazināt stresu un uzlabot vispārējo labsajūtu. Ja meklējat risinājumu sāpēm, apsveriet iespēju izpētīt akupunktūras priekšrocības. Jūsu ceļojums uz veselīgāku un laimīgāku sevi var sākties ar vienu adatu. Noslēdzot mūsu ceļojumu akupunktūras pasaulē, atcerieties, ka pirmais solis uz dzīvi ar mazāk sāpēm ir personīga izvēle. Neatkarīgi no tā, vai jūs cīnāties ar hroniskāpēm, jūtaties nomākts no stresa, vai vienkārši vēlaties uzlabot savu vispārējo veselību, akupunktūra piedāvā holistisku pieeju, kas ir izturējusi laika pārbaudi. Iedomājieties, ka pamostaties katru rītu ar mazāk sāpēm un vairāk enerģijas, gatava sākt dienu. Iedomājieties, ka piedzīvojat lielāku līdzsvaru gan fiziski, gan emocionāli. Tas nav tikai sapnis. Tā ir iespēja, kas jūs gaida. Speriet pirmo soli. Sazinieties ar kvalificētu akupunktūras speciālistu, uzdodiet jautājumus un uzziniet, kā šī senā dziedināšanas prakse var bagātināt jūsu moderno dzīvi. Jūsu ceļojums uz labāku veselību un labsajūtu sākas tagad. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Ja jums patika šis video, noklikšķiniet uz patīk pogas un abonējiet mūsu kanālu. Un dalieties ar to ar ikvienu, kurš jūsuprāt varētu gūt labumu no šīs informācijas. Veidosim kopā pasauli ar mazāk sāpēm un vairāk labsajūtas. Spiediet patīk, abonējiet un dalieties!